Laukumā vadošas komandas, cīņa par šķīvi, ja par 5. vietu, Baldone LSPA zilajās formās un baltas svītriņas pret Kalve. Kalve ir Latvijas čempions regbijā 15, 7. daudz uzvaru briesmīgi nav bijušas, bet vienalga ir spēcīgi spēlētāji, un līdz ar to spēlētājs neatdeva bumbu, un Armands Višņevskis ir ļoti profesionāli. Redzot visu, uzreiz iedeva sodu sitienu, kaut gan bija auts. Auts vēl jāuzvar, bet šī situācija neatdeva bumbu. Spēlētājs, kas ir apstādināts, ir jāatbrīvojas no bumbas un jādod otram spēlēt. Tās ir tās likumsakarības, jo visu laiku bumba jābūt spēlē. Šī epizode, lai jūs saprastu, nokrita Baldonas spēlētājs, neatbrīvojas no bumbas, nepalaid viņu vaļā, turēja rokās, līdz ar to neatbrīvoties no bumbas sots uzbrucēju komandai šoreiz bija Baldonai. Tu tehniski brāķīts piespēlīt maz uz priekšu, un līdz ar to cīņa par katru šādu piespēles prieti tiek nozīmēta cīņa. Es domāju, ka Baldonem, ar šo turnīru, tas ir mans spriedums, līdz galam nav apmierināti, jo ļoti gatavojās. Tur ir daudz vadošu spēlētāji, kas bija iepriekšējā gadu Latvijas izlases spēlētāji, tīpaši brāļi te Jakuši, un neizcelšu tur citus pārējos, kad šī komanda spēlē par, kā teikt, šķīvi, viņi to varbūt tā neuztver par. Skatāmies, ko Armands Višņevskis ir par kādu rupju darbību, noraida spēlētāju uz 2 minūtēm, vai nu rupja spēle ir bijusi, jā, varētu tā būt, noraida spēlētāju, spēle turpinās, viss notiek ļoti ātri, jūs varbūt esat redzējuši, ka pat regbijā, ja kāds ir dabūjis traumu, spēle turpinās, ārsts uzskrien uz laukumu, sniedz palīdzību un nekas nenotiek, viss turpinās, neviens viņam virsū neskrien. Vēl līdz šim neviens nav uzskrējis ārstam virsū un dabūjis traumas. Bumba bija zemē, ļoti acīgi pārgāja tas viens no Jakušiem. Neredzu tik tālu, bet redzu, ka Jakuš. Liek, ka vai nu Kaspars vai Kristaps. 5 punkti pa labu Baldonēm. Es paturpināšu, domāju, ka Baldone cerēja, bet viņai bija ļoti grūta grupa. Kā teikt, tur spēlēja tādā grupā, kur Baldoni, LLU Telms, Ķekau Miesnieku otrā komanda, un cīvas cīņas bija zaudējums pret LLU Telms 5-10 ir līdzīgi. Pēc tam tika uzvarēta Ķekau Miesnieku 21-12, un tāpēc otrā vieta grupā dod tiesības spēlēt tikai par šķīvi. Par regbiju šķīvi. Ja operatori mums parāda, tad varam redzēt lejā laukuma malā ir Latvijas kaus, izdever Latvijas kaus 12. gadā. Ui, kāds labs uzbrukums, kā kājas, pieķer. Ļoti laiž bumbu vaļā, ātri izspēle, pats dabon. Redziet, kā Baldoni izspēlē, jā. Ātri, kā Jakuši spēlē, meklē brīvu vietu, šoreiz profesionāli, nelien kontaktā, roku nogrūd. Jā, redziet, ko nozīmē pieredzīt. Tas ir daudz ko devis iepriekšējā gada spēles, arī Transaktpo sastāvā var redzēt, kad spēlē pieredzējušāk, kā redzējāt iepriekš. Ātri paņēma bumbu, tad, kad bumba bija atbrīvojusies, cits spēlētājs to nezinātu, vai nebūtu tik pieredzējis, un pēc tam apskrēja, negāja kontaktā, kaut gan, Jakuši abi divi ir būdīgi puikas, kuri var iet arī kontaktā, bet spēlē, kā regbija kanjonos pieņemts, apspēle uz brīvo vietu un arī spēle 12-0. Vēl realizācijas sitiens sarežģīti, bet skatāmies uz to pusiet, bet liekas, ka nav. Tiesnes rāda, ka nav. Tātad 12. Laukuma tiesnes Armands Višņevskis šai spēlē. Dienas laikā tiesnešiem vismaz 5, 6, 7 spēles jānotiesā, liela slodze.
un ir jāskrien, jābūt visu laiku ir klāt, tā kā viņi arī savu fizisko kondīciju ir jāuztur. Kalvi spēlē septiņnieku līdzīgi kā regbijā 15, kur viņi ir Latvijas čempioni, ar cīņām, ar tādām grupcīņām, bet regbijā 7 tas var nenest vēlamo rezultātu. Bumba izkrit uz priekšu, un līdz ar to jūs redziet, ka Baldonas komanda cīņā iemetīs bumbu par vidu, kur tiesnesis skatās, vai tas tik tiešām ir tā. Ko norāda, ka nav iemest pa vidu. Līdz ar to bumba tiek atdot pretiniekam. Tiek izspēle, spēlējam. Nu, Kalvas regbistiem grūti uz to septiņnieku pārslēgties. Ir regbisti, kas ir spēlējuši, bet ir kas nav. Te ātras kājas ir derīgs metiens par roku, ne, bumba ir. Bloks priekšā, neļauj ņemt, parādīties Armands Višņevskis, tiesnesis. Kalve turpina uzbrukumu. Var spēlēt visā plašumā, būs vieglāk, ja tur var apskriet. Tikai tad, ja ir spēlētāji, kas var apskriet, kuram ir ātras kājas, jeb kā mēs to sakam, vieglatlētikas sagatavotība. Piespēles, garā piespēle, nu ir liekie spēlētāji. Bumba tiek saglabāta Kalvei, nu vajadzētu gūt kādu piezemēm, būs lielāka intriga. Nav kur likt. Nu, tas nebija labākais variants, bet tomēr labi, kā aizsardzībā Kalve spēlētāji paņem. Jā, bet Baldona kontrolē brīvais spēlētājs. Nu, redzu, ka te tikai vieglatlētika. Nu, te jauns puisis, ātri skrien, spēlētājs pat nefin to apskrien, viņš redz. Nu, apskrien. Nu, redzot to, ka pretinieks ir divreiz smagāks, ne, bet 20 kg smagāks, noticēja savām kājām un apskrēja pa otru malu. Skaidrs, ka ļoti smagam spēlētājiem ir ļoti grūti tādu. Tātad vēl plus 5 punktu un arī realizācijas sitiens. Nu, Kalvas galvenais treneris Vladimirs Nikonovs, mūsu regbija viens no cienījamākiem treneriem, spēlētājiem, teica, ka ar katru gadu centīsies arvien vairāk pieiet arī pie regbija 7, jo līdz šim regbija 7 paveic Kalvas klubā, nu, nav bijis tas vadošais 15. Klasiskais regbijs ir bijis, uz ko tik vērsta vislielākā vērība, un līdz ar to viņi arī ir Latvijas čempioni. Maza salikšanās, skaidrs, ka neviens negrib dabūt, kā teikt, sitienu nepamatot, kas nav regbijā atļauts. Visi šeit vīri pa sevi pastāv, un arī komandas biedri. Armands tā koleģiāli. Vai viņš pabrīdināja vai noraidīja? Jā, ir noraidījums. Droši vien abus divus spēlētājs tie, kas, kā teikt, centās noskaidrot viens no jakušiem. Liekas, ka Gaspars, izdabs, abi divi apsēžās, nu, turpat blakus vien ir, 2 minūtes, tiesneši pēc tam viņas laidīs laukumā, atkal pēc 2 minūtēm. Lai padomā, kāda ir situācija bijusi, bet, nu, vismaz pašlaik ir līdzīgi. Grūdienis ar rociņu, piespēle, gara roka, apakaļ, redziet, kā izspēlē, atgrūd vēl, bet vai pietiks kājas? Nu, ļoti labi izdomāja. Neskrēja kontaktā, skrēja uz karodziņu, kājas labas, kā teikt, vieglatlētika laba, un 5 punkti, arī 6-6 spēlējot. Oi, Baldoni mēs dzirdam šeit atbalsta fani. Baldonē bļauj stadionā. 22-0. Nu, sitiens ļoti grūts. Tādu iesistās jau būs kaut kas no augstākās meistarības. Paliek 22-0. 22-0. Paldies tev, jā. Jā.
sākuma sitiens Baldonei. Var teikt tāds labs vārds pa Baldonas regbiju. Nav jau daudz laiks pagājis, gadi 4, kad iesākās Baldonē. Tāda regbija kustība. Un tagad ir izauguši jau pa šiem 4 gadiem ļoti daudz Latvijas U18 izlases dalībnieku. Arī regbijas 7, ar Jakušiem sākot jau, ja, te negribu, lai neaizvainojas arī citi spēlētāji, kas spēlē šī klubā, bet man jāsaka, kad ar lielu cieņu regbisti izturēs pret Baldonas regbiju. Malač viņiem, lai viņi tā turpinātu. Bet jāsaka, tas tā arī ir, jo kurš mācās Latvijas Sporta pedagoģiskajā akadēmijā, līdz ar to būs nākošais treneris, kas to regbiju ne tikai varbūt Baldonē, arī citās, kādās pilsētās aktivizēs. Jāatzīmē šodien, ka pašlaik, kamēr notiek spēle, kur mēs jau rezultātu redzam, 22-0, šeit būtu viss skaidrs. Liepājas komandas debiju, kā vēlreiz saku, pēdējā spēle Liepājas komandai bija 68. gadā. Un tagad ir atjaunojies Liepāja regbijs, un tikai no entuziastiem, kas aizbraukšu uz Liepāju, un vienmēr uzrodās kādi cilvēki spēlētāji, kas Liepājā grib spēlēt regbiju. Tādā lielā pilsētā vienmēr ir, kas šo skaisto sporta veidu spēlēs. Un it īpaši jauniešiem tas jau ir ļoti, ļoti skatāms un adrenalīna pilns. Oi, kādu te virtuozu gribēja nospēlēt Baldonas spēlētājs. Tas bija Emīls Āboliņš, kas šeit gribēja parādīt meistarstiķus. Egils, jā, Āboliņš. Tur nomainījās iepriekš, kā mēs redzējām, iepriekšo piezemēm, kas veica, jāatzīst, Dāvis Zagorskis. Šeit labi daudz spēlētāji Baldonei. Es gribu teikt, ka viņiem vēl nav saspēle un ir maz tādu savus turnīru, kur gūt to pieredzi. Varbūt nav tādas finansiālās iespējas, bet ja pieredzi tik gūtu, būtu vēl augstāk klases spēlētāji. Labi, kad Miesnieku klubam ir atbalstītāji un viņi var gūt to pieredzi ārzem turnīros, kas ļoti daudz ko dod. Ticību saviem spēkiem, pieredzi dažādos knifos, un tās pēc tam var to redzēt, to rezultātu Latvijas čempionātā. Kalvi uzbrūk, jā, bet te būs uz priekšu, nenotver. Abi tiesneši, ir Kārlis Sarkans, kā teikt, Armāns Višņevskis tiesā ļoti, ļoti stingri par, kā teikt, bīstamu spēli, tā mēs to saucam regbijā, tas ir tvēriens aiz kakla, aiz kakla tvert nedrīkst, atkal 2 minūtes. Jakušs. Uzbruk, man liekas, ka būs piezemējums, vai nav, ne, atsita, cīnās arī 6. Baldona, bet Kalvi jau nav tie, kas neienesīs pie 15. Tur viņi ir speciālisti, es prognozēju, kad jābūt bet, skatāmies, spēle ir spēle. Ko mums rāda tiesnesis, 5 metri cīņa un aizsardzībai pa labu. Baldonai ir iespējas tikt prom no savas aizsardzības zonas. Bet mazākumā ļoti grūti. Regbijā 7 viena spēlētāja pārspēks ir nozīmīgs. Tāpat, kā ņemam hoķi, uzreiz var redzēt, ka tas ir pārspēks. Izsitot bumbu, tu tikpat kā bumba dod. Un redziet, kur viņš var aizskriet pa to malu, ātras skrējiens. Priekškām bija jāgriežās vēl iekšā. Labi, kad jau tāds spēlētājs, kas gatavs krist un celties, gatavs nekas nenotiek, redzējāt, kūlenis augšā un atkal bumba tiek saglabāta, izspēle, garā piespēle vai tehniski brāķis un